Arkādī? Arkādī. Ko? Kā ir ar ģeneratoriem? Tev jums arī ir? Generatori, protams, ir. Nu, generatoriem kas pats galvenais, laikam, tie kilovati. Un tad mums sākas ir vislielākais, laikam, 5,5. Pēc tam ir 2,8, 1,6 akcijā, labā cenā. Nu, standarta 2,5, 2,2, kurš tā vislielākā izvēle. Vai tas ir mājai, vai tas ir dāčai, vai tas ir vispār aizbraukt kaut kur atpūsties. Vislabākais generators, es uzskatu, ja tu brauc kaut kur atpūsties, nu, teiksim, mašīnā ielikt vai kur, ot šitāds neliels invektora generators, pie kura var pieslēgt arī var telefonu, nezinu, kompi, kas jums te līdzi būs, redzi, ir izējās. Un tad tie, kas ir invektoru generatori, tad tos var, kas saka, pievienot arī kaut kādu tehniku. Nu, Ar šo var ar saules bateriju uzlādēt? Saules baterēju? Es godīgi saku, nē, kāpēc viņu nevajag viņu uzlādēt? Viņš taču ir benzīns generators, tu mani samulsīji ar to jautājumu. Viņu nevajag lādēt. Ielī beidžu, iedarbini un viņš tev dod elektrību. Ok. Kāpēc šis tādu kosmosu maksās salīdzinājumā ar citiem? Nu, paskaties, kas viņam uzrakstīts ir sāna vai augšā, redzi? Honda. Honda, jā. Honda, tas ir brands, bet zini, kas mums ir? Honda ir arī Yamaha. Parādi, Yamaha. Fanāti močiem arī var nopirkt sev pēc nosaukuma generatoru. Yamaha? Yamaha, tā ir Honda. Un pa labu cenu bija mūsu zināmā firma Šepaks.